Labdien! Nezinu, vai var dzirdēt, laikam var dzirdēt. Jau pieteic, ka jūs priekšā ir kurzemnieki. Nu, jūs te redzat raibos kurzemnieks, bet mēs būtībā ir no Ventspila. Es domāju, ka var redzēt, ka mēs ir no Ventspila, ja? Un tā kā teica, ja jūs brauc uz Rīgu, tā jums ir jāizdomē, ar ko tos rīdznieks pabarot. Vai kaut ko tādu, ko Kurzeme ēd, ko Rīga neēd. Nu, domā ilgi un dikt, ko tad tai Rīga varētu vest, ar ko varētu cienāt. Izdomāj ar. Jūs ir dzirdējuši varbūt par Kurzemes kāputru. Ir dzirdēts, jā? Nu, lūk, tā lielā kanna ir pilna ar Kurzemes kāputru. To jums būs šodien izdzērt. Bet, lai jūs saprast, kā tos kāputru tais, tad mēs to dziedšanu ir uztaisījuši tā, lai jūs zin, no kādiem sastāvdaļiem viņš jāuztais. Nu, pats piermēs ir vajadzīgs ūdens. Nu, mēs pie ūdeņa dzīve, tad mēs pa ūdeni ar uzdziedes. Saulē gāja spēlētiesi, spēlēties, ar to jūras ūdentiņu, ūdentiņ. Saulē metā zīdautiņu, zīdautiņ, jūra putu gabaliņu, gabaliņ. Es apgulu saldu miegu, saldu miegu, jūras kapas maliņai, maliņā. Dziedakmenis raudūdenis, raudūdens, vēja mate gavilēja, gavilēj. Es redzēju jūriņai, jūriņā, zelta grīslī grīļojami, grīļojam. Ne tas Rīga, ne tas Grīma, ne tas Grīm, ne tas nāca maliņai, maliņā. Saules varku šudināja, šudināja, divas sloksnes zelta lika, zelta lika, divas sloksnes zelta lika, zelta lika, trešo lika sudrabiņa, sudrabiņ. Lai strīdēja, lai vizēja, lai vizēja, jūras vidu līgojoti, līgojot. Nu tā, ūdens mums ir. Otrs sastāvdaļa ir tikpat būtiska, un tas ir piens. Nu, jācer, ka rīdznieks zina, ka to pienu dod govu. Ventīgi saka goli. Nu, un golišs mums ir tik dārgs. Mūsu tautai golišs ir tik dārgs. Un tāpēc arī tagad nodziedas Rudīši vien dziesmiņu pa goliņu, pa pieniņu. Un jūs varat dziedāt līdzi.
mums ir, piens mums ir, bet mums vajag malku. Kur malku dabūt? Mežē. Jāiet uz mežu pakaļ. Nu, te mums vīri izpalīdzēs, viņi nodziedās riktīgi tādu dziesmu, kad sirdi rauj ārā, ka iet pa mežu un redz visus tos mežu prieks un tos dīžus skujegļus, kas mums ir Kurzemē. Mēs ir bagāti tieši ar skujkokiem. Nu, tā vīri nodzied mums pa mežu. Es biju mežā cilēciņīs, man pumpura cepurīte, pie pumpura cepurītes, vajag skuju mētelīšā, meli, meli tie meži, kā nav meli egles vieni, egles vieni, priedes vieni, nav neviena ozoliņa, es gudēļi lakstīgalā, skujēdāji nedziedāja, kā dziedāja. Labi, bija viss ir skaidrs, vai ne? Tur tālāk ir pa tiem lakstu gaļiem, jā, bet nu mums pašreiz pie tās skāputras tos lakstu gaļus nevajag. Ar vārdu sekot, malku mums ir. Nu, tad kas ir nākošais? Nu, nākošais ir zina, ka tai putrai vajag miežas, jāiet izsēt. Nu, tā ko? Jāiet jārt, vajag zemi, kur tā mēs iesēs? Ar vērsīti attīgāju, celmainā īlīdumā. Ar vērsīti attīgāju, celmainā īlīdumā. Ar vērsīti attīgāju, celmainā īlīdumā. Velc vērsīti uzlīcies, es turēšu atspēries. Velc vērsīti uzlīcies, es turēšu atspēries. Velc vērsīti uzlīcies, es turēšu atspēries. Žagatiņā brīnījās, tu zariņā tupēdam. Žagatiņā brīnījās, uz zariņā tupēdam. Žagatiņā brīnījās, uz zariņā tupēdam. Ko brīniesi, žagatiņa, tavi rami jāstrādā. Ko brīniesi, žagatiņa, tavi rami jāstrādā. To brīniesi, žagatiņa, tavi rami jāstrādā. Vot tā, Rūģiņa, tā kādreiz latviešu bērniem mācīja darba tikumu, ja? Ka nodzied dziesmu, iesē maizi un tā gaida, kas tur beigās izaugs. Nu, un tagad, tātad, kas mums ir, palīdziet vēlreiz uzskaitīt, mums ir ūdens, mums ir piens, mums ir malka, mums ir mieži putraim, ja? Nu, mums vajag vēl, ko mums vajag? Mums vajag tos kunkuļus. Bet tos kunkuļus dabūs kā? Ja būs piens un būs silts laiks, saulīts pīdēs, un tas piens ierūks, sarūks. Tā, nu, mums vajag kunkuļus. Nu kā? Tad mums vajag vēlreiz vienu kovu, vai ne? Un tad mums vajag sauliņu, siltu laiku, lai nu tas kārtīgi uzrūkst. Tā. Tēlīte manā, raibaliņa, raibaliņ, kā